GPS frekvencē. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Labdien, labvakar! Sveiciens! Kurš to zina, kas jau pa laiku mums ir vai kurā brīdī mums kāds skatās? Pie mums šodien ciemos Guntis Lavrēnovs. Pieminēšu arī iesauku pavārs. Čau, Gunti. Labs vakars. Tad varbūt neliela ieskata par to, kas ir Guntis, kas viņu vēl nepazīst. Guntis mums ir manā skatījumā īsts tīradnis, kas Latvijā kaut kur aizklusēs, nodarbojās un uzlabo arī karpu ražošanas, viss, kas saistīts ar karpu ražošanu. Pats ražo, vai Gunta firma ražo pasaulē vadošās iekārtas tieši karpu ēsmu ražošanai, bet arī pēdējā laikā tu mums esi sācis pašas ēsmas arī, kā teikt, stutēt augšā. Testiņi, ja? Jā, bet Guntis ir savā ziņā jau ilgi nodarbojas, bet es domāju, ka mēs varētu sākt vispār ar tiem pirmsākumiem. Ja? Pirms mēs to vēl iedziļinamies, tad varbūt, Gunti, kas pašreiz ir no tādiem grandioziem projektiem tev uz galda? Uz galda kur? Stāst, pie kā tu strādā patreiz? Dotajā mirklī tie trīs grandiozie ir īstenībā tāds jau pakaļdarinājums pašam pirmajam, kas tika 3 reizes pa Discovery rādīts. Neviens nezina, ka mēs esam latvieši. Mēs to tā vairāk vai mazāk izdarījām klusībā. Bet mums Discovery sižetā pavīdēja vārds Latvija, diemžēl. Vai uz laimi? Nē, tā lieta ir tāda banāli vienkārši. Mēs īstenībā ne jau daļa tā, ka mēs nelepojamies ar latviešiem. Daudziem asociējās Latviju, tā tad vecais Krievu savienības pleķis uz kartes un automātiski aiziet, jūs esat Krievi, un šī tā visa skaidrošana mēs labāk nepieminam Latviju, jo diemžēl daudz arī to zina. Viņi zina Latviju, Sovietskī sajūz, viņiem viss tas ir galvā uzreiz, tas sarkanais, kad mēs esam no Krievijas, ja, bet mēs neesam no Krievijas. Lai atkritītos no tā, mēs esam jau cīšies labāk. Mēs baigi neafišējam. Bet varbūt ir pienācis laiks, kad vajag tieši. Viņi jau zina jau visi, tas bija sākumā. Labi, pastāst, bet kas tas ir par projektu, pie kā tur, kur Discovery tik iekšā, kas notiek? Pirmais bija ar prēriju sunīšu mēri saistīts. Droni lido šau vitamīnus. Mēs pieslīpējām dronus, pieslīpējām to vitamīnu ražotni. Tehniski tas notiek tāpat kā šeit. Tagad ir tieši tas pats arī ar mēri, tikai ne prērijas sunīšiem. Nevar pateikt, kam, jo tas tā kā bišķi ir noslēpums, viņš vēl nav izlaists cauri. Bet vēl viens projekts ir tagad Austrālijā ar mežu iesēšanu. Droni lido virs meža, konstatē vietas, kur ir izmiris vai izgāsti koki un šauj ārā māla bumbiņas ar sēklām iekšā. Tas arī tiek taisīts uz šeit. Pagaidiet, precizēsim. Tu taisi dronus? Nevis dronus, bet tieši bišķi dronu tehnoloģijas ar atlaišanas mehānismiem, bet, piemēram, sēklu bumbas, visādas vitamīnus, kādas lietas. Mašīnas, kas to dara. Jā. Tātad sanāk, ka tās karpu iekārtu ražošana novedušas līdz tam vai otrādi? Vairāk vai mazāk tas viss gāja paralēli. Karpu lieta ir tikai kaut kādi procenti, 40, 50, ko mēs darām. Pārējais viss ir bijis pavisam citā virzienā. Labi, precizēsim skatītājiem. Tāpēc es saku, te nebūs vienkārši. Mums vajag visi pa plauktiņiem. Guntis ir Boilijas Lab īpašnieks, kas nodarbojas vēl ar šādām lietām. Paralēlējām. Pa lielam tas nosaukums jau Boilija Lab, tas ir trend names, bet tā firma atkal tika nosaukt Midland Karp, kas arī nebija pareizi. Bet tā kā mēs bijām karpu makšķernieki, tad mēs vienkārši to nosaukumu paņēmām, jo gribējās ielīst boilās. Bet līdz ar to, darot kaut ko citu, mēs tagad saprotam, ka tas nebija pareizi. Jo mums vienkārši pieder pa lielam, nevis visiem asociējās ar boilām un ar zivju barībām un visām tādām, bet īstenībā mēs esam iekārtu ražotāji, izstrādātāji. Mēs mašīnu būs rūpnīca mums pieder. Sporta, mašīnu, motori,
visi dzelži, galvas, visādi sakausētie cietmetāli, tie visi nonāk pie mums uz CNC mašīnām. Mēs diezgan daudz ko darām. Šis ir tikai daļa, kā jau es teicu. Bet mēs esam šeit, lai runātu par šo daļu. Jā, mēs esam virzam to sarunu noteikti uz ziltiņām, jā, ko Gunts, te esam jau daudz un dažādi runājis par šo. Tu pats stāsti kaut kur apmēram 25 gadus tieši no 99. gada. No 99. gada. Ar karpām, jā, tad bija tie pirmie Latvijas čempionāti. Nu, tad, protams, tā līmeņa tāda vēl nebija. Bet jā, nu, tad arī tas viss sākās. Boilām vairāk tika pieslēgts, teiksim tā, bišķītiņa kāda kroka smadzeņa kaut kāds 2006. 2007. gads, bet tad bija tikai tā informatīvā nolūkā, kad tas bija kaut kāds 8. 9. gads, nu, tad jau es sāku jau receptūrā, jau sekot līdz kas ir kas, bet arī daudz neko netaisot, tikai studējot. Vairāk vai mazāk nevis, lai ražotu boils, bet lai saprastu, ko mēs pērkam, uz ko mēs ķeram. Un tad sanāca tā, ka mēs vēl arī paralēli tirgojām Latvijā, un diemžēl es biju vienīgais no latviešiem, kas personīgi jau zināja angļu rūpnīcu īpašniekus, kas ražo boils, jo mēs speciāli ar tādu Guntaru, manas pirmās draudzenes brāli, aizbraucām uz Angliju, tas jau bija 2002. Gads, un mēs personīgi katru to rūpnīcu apmeklējām un ar īpašniekiem runājām. Un no tā laika jau sanāca, kad mēs ik pa pāris mēnešiem regulāri uz tiem braucām. Bet tas brauciena mērķis bija iepazīties ar to tehnoloģiju? Nē, iepazīties ar, teiksim, boilu ražotāju rūpnīcu īpašniekiem, lai nodibinātu normālu kontaktu, jo mēs sapratām, nu, tad arī ne tie e-maili, ne tie telefonu zvani tādi bija attīstīti. Vienkārši personīgi braucām uz turieni un, kā lai saku, meklējām kontaktu, un arī bija kontakts, jo... Bet mērķis bija tā kā viņus pēc tam tirgot, vai? Jā, tāds bija sākumā mērķis. Nu, un arī plus savām komandām, kā lai saka, nu, banāli skan izdīgt, lai viņi mums iedod. Baigi daudz neko nedeva tajā laikā, bet arī daudz nevajadzēja. Kaut ko izdīcām, kaut ko atvedām jaunu, interesantu. Bet tas sākās ar to, ka jums vienkārši pašiem, kā makšķerniekiem, vajadzēja kaut kādas ēsmas, un tu patiešo gāji ar tiem ražotājiem un mēģināji tos kaut ko sarunāt, īsāk sakot. Nu, tā lieta jau bija tāda, ka tajā laikā jau nekas ļoti nebija pieejams. Bija tāds karpunams, tajā bija, kaut kas bija mārim, kaut kas bija ēsmai, bet ne jau ļoti daudz bija. Lietuvieši vēl bija tajā laikā ļoti tālu no mums. Tur jau var kaut kas druscītiņi bija, bet nekas mums tāds traks nebija pieejams. Tagad gan ir. Labi, un kas notika tālāk? Tu tur iepazinies ar tiem īpašniekiem? Ko tu tur, mēs ļoti, vēl joprojām ar viņiem ļoti daudziem ir vēl joprojām kontakts. Tagad tikai viņi ir kļuvuši, nevis kā tad man no viņiem vajadzēja, bet tagad ir pretēji, tagad viņiem vajag no manīm. Un lielākie visi tie brendi nesaukšu vārdos, lai nebūtu kaut kādas problēmas, jo te jau, nu, Latvietim ir saldākais ēdiens, daudzi nepārzinot, vienkārši runā to, ko viņi nezina. Bet nu, daudz, ko cilvēki pērk tagad, ir manis izstrādāts. Citi nesaprot to, jo tā lieta ir vienkārši jebkuru ēsmu taisot, pārējot no vienas tehnoloģijas uz otru, rodās problēmas. Un lai vai cik tā jokaini skan, tie lielie uzņēmumi to nespēja atrisināt nemaz. Viņiem nav apakšā nemaz, ir kam ir, bet lielākai daļai viņiem nav tā zināšanas tomēr tik daudz, jo viņi liekas, mēs negribās savu kaut kādus konkrētus vārdus, bet viņiem liekas, viņi ražo. Viņi ražo, viņiem viss iet. Tāpat arī mēs, kā patērētāji, zinām, produkts ir labs, viņiem ir daudz kas. Bet tā lieta ir tāda, viņi ražo, vairāk viņi arī neko nespēja pludināt tirgu iekšā, jo nav, tā zināšanu daudzums ir aprobežojies to, ko viņi dara. Un daudzi no viņiem tās recepts ne jau paši ir izstrādājuši. Viņš vienkārši pa gadiem ir savākts. Bijuši darbinieki. Sīsīmors stāsts vispār ir pavisam vienkārši. Viņam bija fermera veikals, un viens no viņa darbiniekiem bija karpmakšķernieks, kurš teica, rekur, tev ir lobarības sastāvdaļas, mēs varam uztaisīt boilus, un tā arī viss sākās. Sīsīmors atgādājuši viens no pasaulē top ražotājiem. Jā, viens no topiem. Vismaz no marketinga ziņā no redzamākajiem.
Noteikti, jā. Un ar daudz kļūdām. Jā, bet klausies, tad tu, respektīvi, kaut kā mums vajag uzbūvēt to secību, ja, kā mēs līdz tam nonācām. Tad tev ir tās paziņas tur Anglijā, ja, tad tu sāki domāt par to, ka vajadzētu iekārtas ražošanas. Nē, sākumā bija pavisam vienkārši. Sākumā es ar viņiem iepazinos, jo man no viņiem vajadzēja produkciju, ko viņi ražo. Labi, to mēs piefiksējām, jā. Protams, mēs vienkārši nodibinājām komandu Latvijā un makšķerējām kārpus. Mums tas iepatikās, un mēs sapratām, ka vajag ražot mašīnītes, vajag ražot boilus pašiem. Labi. Un ne jau mēs līdām pie viņiem. Viņi vēlāk atrada mūs un griezās jau zinot, kad nevis mēs ražojām, bet tas atpakaļ ceļš viņiem pie mums bija tad, kad mēs jau bijām viena no pasaulē spēcīgākajiem brandiem, kas tagad jau, gan, lai ko tu runātu, mēs dotajā mirklī pasaulē esam numur 1 angļu žurnālos, kā pa mūsu produkciju raksta, ka mēs esam kā Rolls-Royce. Okay. Tā Renāšu to piefiksēja. Keywords Rolls-Royce, tā Džeki, kas skatās Rolls-Royce ražot. Rolls-Royce. Bet es no kārta pasaules diezgan tālu un tām makšķeru lietām. Tātad mums galda ir pasaulē šobrīd labākā karpu ēsma. Nē, galīgi viennozīmīgi. Uz labākajām iekārtām ražot. Iekārtas, jā, bet arī mana saprašana šitajā visā, teiksim tā, konstruktīvi, kā uzbūvēt un kas ir jādara, es ļoti labi to saprotu. Pat dažos mirkļos vairāk nekā lielās kompānijas. Bet uzbūvēt, mēs runājam par uzbūvēšanu, tas nenozīmē, ka viņi vislabāk tagad ķers. Tās ir divas dažādas lietas. Viens ir tehniskie risinājumi, kā to dabūt gatavu. Otrs ir, lai viņš strādātu. Lielām kompānijām ir viens labums. Viņiem ir daudz tie beta testeri, kuri brauc, testē to pašu, ko mēs ar te apspriedām. Ja grib flatā kaut ko, tas pirmkārt ir jāmaļ cauri gads, 2, variācijas, stiprumi, un tad mēs varam kaut kur aizrakties. Vienkārši paņemt, uztaisīt kaut ko tādu, ko citi netaisa, un domāt, šitas tagad būs numur 1. Tā nebūs. Viens ir saražot, otrs ir, lai viņš reāli ar viņu ķertos. No saražotā var pateikt, tā kā man tie rodās ne jau tāpēc, ka man gribās. Es priekš klientūras testēju tās mašīnas, ko viņi man pasūta, ko viņi grib. Un pie reizes, protams, kaut kas paliek man. Es kaut kādas savas intereses tajos testos ieguldu. Un tad no kaudzes kaut kas strādā, kaut kas nestrādā. Kaut kas aiziet miskastē, kaut kas strādā kaut kā, kaut kas ļoti labi strādā. Un tad, kas labi strādā, to mēs paņemam. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Es gribēju prasīt par to, tur ievienais vārdu klientūra, klienti. Tie ir kaut kādi ražotāji, vai tie ir kaut kādi klubi, tie ir, kas pērk tavs iekārtas? Dažādi. Tas dotajā mirklī pārsvarā profils, kāds visi lielākie karpēsmas ražotāji, ne jau 100% visi, protams, mēs to sapratīsim. Kaut kādi 70% visu lielo firmu lieto manējās. Pēdējā mēneša laikā 2 tādi grandi, kas bija milzīgi un kas līdz pēdējiem turējās pretī, un viņi paši ražo, un viņiem nevajag. Viņi jau arī ir apmaksājuši rēķinu un darbība notiek. Nevar izpaust, diemžēl, pagaidām, lai nebūtu tur, bet griežās tie cilvēki, jā. Bet tev ir kaut kāda rinda? Pat uz lieliem projektiem rinda var būt gads pusotrs priekšu. Bet tas ir tikai tajā, kad ir, dotajā mirklī ir viens vācu projekts, kur tur tiešām ir nevis tikai mašīnītes, bet pakošanas līnijas, žāvēšanas iekārtas, tik daudz, kad, protams, ne jau visu es taisu, daudz ko izstrādāju, un man ir Ķīnā cilvēki, kas vienkārši sameklē tur rūpnīca, kas taisa, un ne jau visus tagad mēs varam Latvijā uztaisīt. Es gribēju tieši prasīt to jautājumu, cik tev liela daļa tiek Latvijā tās iekārtas saražotas? Izstrādāts viņš ir Latvijā. Teiksim tā, viss, kas attiecās uz stīmeriem, mikseriem, to dara Ķīna, jo tāpēc, kad metāls Ķīnā ir lētāks, darba spēks lētāks, tur ir darba stundas tik daudz, kad, ja jūs domājat, kad es to meklēju, tāpēc, ka vieglāk, nē, tāpēc, ka man saprašana ir pavisam vienkārši. Mazāk paprasīt naudas no klienta, un viņš atnāks apakaļ. Es bieži klientam esmu nepārdevis lietas, ko viņš grib pirkt.
Vienkārši viņam pastāstot, ka tas viņam nav vajadzīgs. Man ir interesi, ka viņš nopērk kaut ko lētāku, bet pieņemsim vairākus izmērus. Viņš pirms tam to nav izskatījis. Viņš grib pašu dārgāko paņemt, lai viņam būtu. Bet es redzu, ka tuvākā nākotnē viņam tas nebūs vajadzīgs. Viņš nopērk lētāku, bet vairākus izmērus. Līdz ar to tirgu viņš iet nevis ar vienu izmēru, bet viņš uzreiz iet ar vairākiem. Un pēc pusgada viņš jau pērk tālāk, jo viņš ir attīstījies. Jo es jau redzu vienkārši, ņemot visu to klientu vārzu, kas man ir riņķi, es taču redzu vienkārši, kā viņi attīstās, un diemžēl tas ir copy paste. Viss, arī tās kļūdas pārsvarā visu laiku atkārtojās. Viņas nav unikāls, viņas visu laiku uz vieniem tie pašiem grābekļiem kāpj tie cilvēki. Nu. Es to zinu. Ok, klausies, mēs parunājam nedaudz par tām iekārtām. Varbūt varētu pieskarties arī pašām ēsmām. Es saprotu, ka tas tev galīgi, mēs tev esam runājuši par to daudz, tas nav tev primārais bizness, bet šajā laikā tu esi jau uzrakstījis savu personīgo recepšu grāmatiņu. Esmu redzējis, kā to recepšu grāmatiņu pa laboratoriju strādā un lietas kopā visu. Bet no kurienes tās receptes rodas, no kurienes tās idejas rodas par pašām ēsmām, par garšām un vispār? Šis ir 100% mans izstrādāts. Labi, bet no kurienes tev jābūt kaut kādai inspirations, ja? Tieši tā vienkārši, kad viss šis sākās, kad es sāku interesēties par to, ko es pats baroju no angļu ražotājiem un sāku studēt, no kā tas viss sastāv. Tad jau radās vienkārši sapratne apmēram, kas dara, ko vajag, ko nevajag. Tagad jau ir, teiksim tā, ja mēs gribam nodarboties ar uzskaiti, mums jāmāk skaitīt. Ja mēs mākam skaitīt, tad viss kārtībā. Šeit ir tieši tas pats. Vienā mirklī saprotot, ko katra komponente dara. Rokas ir atsietas un mēs varam darīt, operēt ar visu to informāciju. Okay. Trūks tikai kaut kā tie 100 betas testētāji. Jā, es jau teicu, ka es ar šo naudu nepelnu. Te notiek testi mašīnām, plus es vēl uz tā fona pilnveidoju to, ko es gribu uzzināt vai pamēģināt. Tā kā man tur sanāk it kā diezgan tā interesanti to visu uztaisīt. Mēs esam nonākuši pie tā, ka tev ir jau tās receptes, tu viņas testē. Un, teiksim, man ir jautājums nākamais. Mums ir, protams, sporta makšķernieki. Ja? Tie tādi kā tu, es zinu vēl dažus labus, kas līdz kaulam iet iekšā, tur sastāvdaļās visā pārējā. Bet ir ierindas karps makšķernieks. Pastāsti, ko vajadzētu zināt ierindas karpa makšķerniekam, kas garšo karpai, lai viņš noķertu zivi? No ierindas makšķernieka es teiktu tā, ka mazāk zina, labāk guli. Smieklīgi skan, bet es tev arī pateikšu, tas arī ir bijusi arī, mēs esam izgājuši caur, tā arī bijusi mūsu problēma. Kad lasīt un kaut ko mācīties ir labi, bet diemžēl ir tik daudz, teiksim tā, angliski ir dažādi nosaukumi tam visam, bet tik daudz muļķība ir sarakstīts, ka tu vienkārši daudz visu kaut ko lasot, tu vari sev tā iznest galvu, kad būs... Labi, sākam atvieglot šito visu. Es zināju, ka šitī virzienā tu aizies, bet tad atvieglojam. Cilvēks, kas neveltīs laiku, viņam patīk ķert karpus, bet viņš neveltīs tās stundas, diennaktis un vispārējo lasot par karpu garšas kārpiņām un uzvedību naktī un dienā un rītā un vispārējo augstā un siltā ūdenī. Kas būtu jāzina ierindas karpu makšķerniekam, lai viņš sāktu ķert karpus? Lai viņš nebūtu katru reizi tukšā, bet lai viņš ķertu tās karpus. Pirmais, protams, būtu tas, ka jāķer tās karpus, kur viņas ir. Ja? Tas arī fakts, ja? Bet tīri no ēsmu ziņā. Tagad es atkārtošu tāpat, kā tu teici. Es zināju, ka tu to teiksi. Labi, ar to lietu ir tā, ka īstenībā šeit varētu pat paņemt, lai mēs te neaizietu kaut kādās galējībās, cik es esmu gudrs, ko es te stāstu. Ir tajā laikā, kad es sāku, mums nebija baigi internetu, kur to palasīt. Ja? Nebija arī daudz to ēsmu. Viss bija gaužām vienkārši. Un joprojām es ieteiktu primāri pieturēties pie elementāras lietas. Pirms makšķerē daudz to darīja sevišķi maksas dīķos, kur viņi vienkārši aizbrauc, atpūsties, ātri, sadarīt visas lietas, braukt mājās. Elementāra lieta - komunikācija ar cilvēkiem, kas atrodas ezerā. Pastaigā, pārunā, un no viņiem jau bieži var dabūt. Viņi tev pateiks dzeltenais, tur ananāsiņš ar popapiņu bez. Viņi jau ir izdarījuši makšķernieku vietā darbu. Tik vien, cik
komunikācija. Ok, piefiksējam. Bet tas arī ir pats labākais, kā to darīt. Nevis pašam meklēt, bet vienkārši pieiet parunāties. Starp citu, mūsu Ingus tieši tā dara. Viņš aizbraucot uz puļiem, viņš vienmēr apstaigā un parunājās. Atnākot vienu aplīti, viņš apmēram zina, kas kur, kam ir gājis. Labi, mēs esam Tas nav nemaksā. Pieņemsim, kad atbraucam uz ūdenstilpu, kur nav ar ko parunāties. Jo ir pirmdienas diena, visi strādā, bet tev ir brīvs diena un tu gribi noķert to savu karpu. Ko viņam iebraukt veikalā, nopirkt? Skaidrs, ka pārdevējs viņam uzreiz pirmais prasīs, uz kuru ūdenstilpu tu brauc, ja? Jo tur ir kaut kādas idejas jau parādīsies. Bet idejas, kas ir kaut kāda universālā recepte? Nu, nebūs, diemžēl, universālā, bet atkal tas pats. Tikai parunājam nevis ar ezera. Teiksim tā, iemītniekiem, nosauksim viņus tā, jo viņi tur dzīvo tās dienas lielākā daļa. Okay. Izdzīvošana, nosauksim izdzīvošanu pie ezera. Labi. Bet iebraucot īstenībā pie Māra veikalā vai pie Aigara, tur viss ir adekvāti cilvēki. Uzzinot ūdens tilpni, viņš jau tā kā arī varēs ieteikt kaut ko. Visstulbākais laikam būtu ņemt, skatīties, kad smuka krāsa un labi smaržo un tagad no plaukta ņemam, bet mēs jau nevaram paņemt, jo tur ir simtiem viskaut kā. Bet atkal elementāri parunājot ar veikalu darbinieku, nebūs jau tā, ka viņš tagad mēģinās pārdot buņģiņu, tāpēc, ka viņiem termiņš tūlīt beidzās. Nav vairs tie laiki. Viņi ieteiks tomēr. Klausies, esmu dzirdējis tā, ka ja tu brauc uz nepazīstamu vietu, tas, kas tev ir, tas, kas tev ir vajadzīgs, ir boils vai pop-up ar zemeņu garšu. Šis izstāsta par zemenes, bet viņš nesmažo pēc zemenes kaut kas cits. Bet, tu nopēc to zemenīti. Zemenīte un ananās, tās ir divas tādas klasiskās, jo pa lielam vislabāk karpa respondēs vislabāk. Viņa ir divi veidi, kā to izdarīt. Vai nu ar garšu, vai nu ar alkanoīdiem. Alkanoīdi, ja es runāju par to vienkārši, lai neiedziļinātos tagad ķīmiski, vienkārši, lai elementārs cilvēks saprastu, ko mēs runājam. Viens ir garša, ko viņi jutīs, otrs ir vienkārši alkanoīdi, lai cilvēks saprastu, pa ko iet runa, mēli pieliekam pie baterijas. Tas arī ir viss. Karpa uzsvers ar sānu. Paraukam dziļāk to mēli pie baterijas. Tas neatiecās tikai uz karpām, starp citu. Alkanoīdi arī uz daudzām zivīm. Okay. Tas ir kad sākās te viss pH, iedziļināmies kāpēc. Ir garšas maņa zivīm un alkanoīdi. Ir vēl, protams, kaut kas cits, bet tas tā lielā vilcienā īsi un izvelkot no tā visā ārā vienkārši divas lietas - garša un alkanoīdi. Okay. Viss tās skābās vidas pH maiņas, un tas arī būs tas stiprāk, vājāk. Arī tā garša ir savādāk. Tāpat kā es esmu jau runājis ilgi, ko daudzi nezin, piemēram, visi tur asās karpai, piemēram, čilī tieši karpai. Viņš būs nevis sass, bet viņš būs salds. Tāpēc arī tāds nopietnākā racienā, ja mēs lienam zivju, piemēram, boilās, lielie ražotāji uzreiz pateiks vienmēr, visus tos čilī un visu pārējos viņi ar saldinātāju papildina. Tieši tāpēc, ka viņš ir salds. Vienkārši, mēs arī tajos saldējos. Mēs taču arī, piemēram, cukurs garšo kā lai saka, ne jau tieši tāpat kā garšo medus, tieši tāpat kā saldinātājs arī negaršo tāpat kā ne cukurs, ne medus, bet viņi visi ir saldi. Tieši tā arī apmēram ir ar tām visām lietām. Es gribēju pajautāt. Pārtikas uzņēmums ir pārtikas tehnoloģija, kas tur izstrādā tās receptes un tālāk. Tev arī ir pārtikas tehnoloģijas kaut kāds? Tu pats esi tas? Pašapmācības ceļā tieši tā, jā. Bet nav neviens, kas tikai sēž uz garšām smaržām un tur kaut ko eksperimentē. Ir tā, ka es jau teicu, ka man papildus vēl ar tām cilvēku pārtikas mašīnām. Un tur bija tā, ka jau gadus 15 mēs to darām. Un, diemžēl, tie cilvēki tajā galā ar to netika galā. Un man nācās pašam, uzreiz var pateikt, ir tas krievu tāds sakāmais metodam tika. Tiešām stāvot dienām, vienkārši mēģinot visu kaut ko, kas tur varētu strādāt. No boilām vilkās līdz tas, ka apmēram saprot, kāda ir struktūra, ko es gribu panākt, kas jādara. Un, saliekot visu to kopā, tie pārtikas tehnoloģi vairs nav vajadzīgi. Vai ir kaut kādi speciāli pasūtījumi, tieši kādas izlases vai komandas? Es varu pateikt tā, ka receptūras
Ir dienas, kad pa 10-15 receptūrām mēs izstrādājam un pat pārdodam. Bet pēc pieprasījuma tev arī var uztaisīt. Es gribu tādu garšu vai pievienot tādu. Mēs jau neražojam tās boiles pagaidām, lai mēs to darītu, bet klients jau nesūta nekad garšas. Viņš sūta tieši bāzi. Man vajag mīkstu, man vajag, lai viņš izplešās, man vajag, lai viņš neplīst, man vajag, lai viņš ļoti peld, man vajag, lai viņš neitrāli peld. Daudz pazīstamas firmas, ja paskatītos, ir manis izstrādāti, teiksim tā, risinājumi. Uzreiz var pateikt, ne jau viss ir receptūras. Ļoti daudz nesaprot to, ka bieži ir tieši risinājumi tie, kas vienkārši ļauj izdarīt to, ko pirms tam nevar izdarīt. Tāpat kā eļļas, kas nogrimst un pēc tam ceļās augšā, tie, kas zina, kas ir tēmā, tie uzreiz saprot, par ko es runāju. Arī to es biju izstrādājis. Es biju izstrādājis latviešu izlasē, Francijai, Zigam. Tas viņam īsti nebija vajadzīgs. Tālāk tas tika pārdots atkal pietiekoši zināmai karpa ēsmu kompānijai. Vai šīs receptes, ko tu taisi izdomāji, tu patentē viņas par kaut ko reģistrē? Nē, lielāko daļu es vienkārši paveltu viņas esmu devis. Man tie visi... Man pavisam nopietni, man tie daudzi no tiem maniem klientiem mani draugi. Viņi pērk mašīnas, dotajā mirklī, es pat tādām receptūrām nekādu, teiksim tā, miljonu naudu nenopelnīšu, man nevajag. Es vienkārši, viņi nopērk mašīnas, man ir idejas, man pat nav īsti pašam laika to realizēt. Varbūt, tā ir mana kļūda, varbūt to vajadzēja vienā mirklī apturēt, bet es vienkārši tās receptes viņiem izstrādāju, atdodu. Bet par to mēs esam runājuši jau, Gunter, tev, un to savu piegājumu tu tā plāno mainīt. Es jau viņu daru. Jā, ļoti labi. Bet iekārtas ir patentētas? Jā, viss, pilnīgi viss. Tas gan forši. Iekārtas tehnoloģijas viss patentētas. Patentējās turpat, kur var uzreiz pateikt, es biju pirmais un tikai tad bija Madara kosmetika. Mums ir patentēts nevis tā kā patents, kā lielākā daļa to saprot. Es uztaisīšu lielāks, uztaisīšu tur tādu savādāku tur. Nē, man ir patentēts dizains un darbības princips. Tā kā man strādā, 504 ruļļus pārējais, varat kopēt. Ir tā, ka mēs par tiem patentiem maksājam 7,000 eiro par katru. Bet tad, kad notiek kaut kāda kopēšana vai kaut kas, es pat no tā nenopelnīšu neko. Bet tas uzņēmums atrodas gan Spānijā, gan Vīnē. Viņš ir tas, kas ķersies tam klāt. Viņu interesi ir tādas lietas, saldais ēdiens, jo visu, ko viņi attiesās, tas viss paliek viņiem, nevis man. Viņi tā kā tādi dobermaņi, vienkārši metās virsū. Bija, diemžēl, negribējās man tādas lietas afišēt, bet ir bijis ar vienu Austrijas pilsoni, kurš savā laikā kopēja cutting units, tā kā mēs lens cutting units palaidām. Es viņu vienreiz pabrīdināju, ka tā kā nevajadzētu darīt. Viņš man teica, ka viņš priekš sevīm. Priekš sevīm skaidrs, mēs neko nevaram izdarīt. Kopēja taisni, garažiņā to viņu lietojas. Tas tā nav tirgošana, tā nav naudas pelnīšana. Bet izrādījās pēc nepilna gada, ka viņš viņus tirgoja. Varu pateikt, negribu to tēmu, te baigi cilāt, nesmuks tas viss. Bet es tu nevarēju ietekmēt. Beidzās tā, kad izrādās, ka tas bija vienkārši privāts uzņēmums, vīrs, sīvi īpašnieki, kad tas viss beidzās. Tam džekam vairs nebija ne mājas, nekā viņš ar 2 bērniem, un tas jau palika zils. Skarba pieredze. Nē, bet tie cilvēki izrādās, es viņu pabrīdināju, es jau viņu nenodevu. Viņi paši arī seko līdzi. Un viņi jau bija izrādās, es jau nemaz nezināju, kā tas process īsti notiek. Viņi bija to pusgadu sekojuši līdzi un vienkārši visus postus, ko viņš liek, visu vienkārši glabājuši. Un tad, kad viņš teica, es jau netirgoju, tad viņi vienkārši pavēra vaļā Pandoras kastu. Tur bija tik daudz. Viņi pat bija mēģinājuši pirkt un uzdevušies. Viņi zina savu darbu, viņi jau bija gatavojušies tām tieslietām. Jā, saprotām, tā kā lūdzu, nemēģinām tur, kā teikt, pārkāpt patentu tiesības, bet es gribētu paturpināt par parasto ierindas karpa makšķernieku. Jautājums sakojuši. Ko brīvdienas makšķerniekam, karpa makšķerniekam, kā viņš var pagatavot mājās? Viņam nav tavs Rolls Royce mājās. Ir ierindas makšķerniekam ir viss. Mēs ielienam Facebookā Guntis Lavrenovs, un es esmu speciāli
pāris video ierakstījis ar elementārām strādājošām receptēm, kas uz galdiņa rulēsies ideāli, pat ar manu leiša draugu Edmundasu boilie roller lēto mašīnī to var izdarīt. Receptūras ir nopublicētas. Ejam, skatāmies, un tur ir viss paskaidrots. Tas ir to roku, ko Var ar roku, viņam ir tāda mašīnīte, kur it kā to vienu rulli, to roku rulē. Es redzēju, ir tāds tā kā galds. Tas ir galdiņš, jā, bet ir arī mašīnītes. Vienalga, tā kā var arī citu. Es uzreiz, ja kādam arī vajag mašīnas, vienmēr ieteicu. Es zinu, es nespiežu cilvēku pirkt manējās īstenībā, jo mēs esam ar to lēto segmentu mēs neaizvarojamies, mums viņa īsti arī nav. Un es jebkuram īstenībā, kam man prasa, es jau iesaku konkurentu mašīnas, es vienkārši zinu, kurus var pirkt, kurus nevar. Nu labi, bet vēlreiz, tad aizējām bišķīt tā kā tālāk. Nu, ir lielākā daļa karpu mašīnieku, viņi nerulēs tās boiles pašas savas. Viņš grib mājas apstākļos. Nu, piemēram, feederī tu tur vari paņemt kaut ko, aiziet uz maksimumu, tur šo to salikt kopā un uztaisīt savu barību, ar ko iespējams tu arī kaut ko noķers. Ja? Kā ir ar karpām? Tu man vienreiz vienu recepti tur, liekas, tur pateicis. Es uz to arī eju. Tur pat tām auzu pārslām nebija kaut kas Jā, ar to. tas ir amerikāņu. Viņš to grib teikt vai ne? Vai tas neies? Viņš tikko atkal vinnēja starp citu ar šito Amerikā. Nē, nu labi, varbūt tad nevajag. Tas bišķi jaudīgs ir, jā. Bet domāju, ka pastāst kaut kādu receptūriņu. Mēs varam iedot, varbūt, ikdienas svētdienas karpu makšķerniekam, kas aizbrauks uz tepatās uz upsciem vai kaut kur tūmā. Viņš gribēs to karpu noķert, bet viņš nav gatavs nekur veikalā iztērēt 100 eiro. Vienkāršākais viņam būtu mūsu vecā labā drauga Aināra barona metode bumbas. Vai nu to barojam ar spombu, bet viņš ņem vienkārši lēto dobelnieku, drusku klāt kukurūziņa, CSL-iņš, drusku minimino. Minimino ir tāds... CSL bija kukurūza... Kukurūz, nu, var teikt, raudzēts produkts tāds, jā. Starp citu ļoti labi strādā kefīriņš, jā, nu... Tāpēc, kas kābīt izdalās. Jā. Okay. Un tas jau ir jau tā kā tāds piena proteīns. Ir pārbaudīts ļoti daudz, īstenībā strādā tas kefīrs un diezgan labi. Viņš būtībā ierauj, tā kā ieskābē visu to pasākumu, ja? Jā. Nu, līdzīgi nekā CSL. CSL parasti nobeigts aktīvojas, ir ļoti maz. Viņi var nopirkt aktīvo, bet makšķernieks viņi nevar nopirkt, tāpēc, ka viņš uzrūkst un uzsprāgst pudeli. Tas parasti beidzās. Nē, es klausos vienkārši kā... Cik daudz laiks jāiztērē, lai tas viss atrastu, saprastu. Es jau saku pa gadiem. Nu, gadi. Bet tagad, es nezinu, tu piecelies naktī, recepti, es eju rulēt. Vai jau kopā ir bijis? Es pieceļos 1:30 naktī un braucu uz darbu. Jā, tieši tā arī notiekās. Labs. Nu labi, aizējām tagad līdz tādam jau noslīpētam sportistam. Ja? Tur šogad... Mēs tev kopā bijām tur baļotē, pasaules čempionāta sievietēm. Tas ir noslēpums, kad arī tu tur palīdzēji meitenēm uzvarēt, vai tas nav noslēpums? Nē, mēs tur aizbraucu, aliņu padzert, gaļu pacert. Tas pats par sevi, bet kopumā tad pasaules čempionāta meitenes nostatēja izcili, pirmā vieta, izlasēja musējām un lielā vilcienā mēs gandrīz paņēmām visu, ko varējām paņemt. Nu, izņemot vienā zonā pirmo vietu un arī labāko rezultātu, to mēs nevaram paņemt. Kāda bija atslēga? Es gribēju prasīt, vai kāda papildus, nevis pamatā bija dāmu meistarība, bet noteikti bija kaut kāda daļa ar tavas ķīmijas. Šeit pa lielam bija strukturāli viss ļoti pareizi uzbūvēts. Līdz pēdējiem. Pirmkārt, uzticēšanās vienam pret otru. Nebija nekādi jautājumi, kas, ko, kāpēc varbūt. Tā bija visa viena liela sirsnīga ģimene tajā laikā. Neviens liekas vārds, neviena lieka kustība. Visu, ko teica, visu darīja. Rēsmām jau bija tas pats. Viņi uzticēja man, mēs ar Ingusu visi bijām salikuši. Plus vēl ČP variantā vēl 2 programmas mēs bijām piestrādājuši, ja kaut kas neaiziet. Pa lielam viss pat aizgāja. Vienu mēs vienkārši, teiksim tā, modificējām, jo mums vajadzēja vienā zonā pamainīt, bet mums pat nevajadzēja ķerties vairs nekam citam klāt. Vienkārši vajadzēja rotēt it kā no pārējiem. Nevajadzīgu lietu vienkārši uz vienu sektoru. Tas ir tavs mīļais stāstiņš. Jā, es piezīmu skatītājiem, klausītājiem, ka Guntis bija izlases sastāvā kā?
treneris, ja? Nu, prese, bet Pavārs. Pavārs. Tehnologs un pavārs. Nē, pavārs bija cits, bet tu biji viens no. Tā, Daļa no komandas. Oficiālais bija prese tikai. Prese Mums bija pāris tādi preses, kas Mediju ļoti pārstāvji. ilgu laiku pavadīja pie izlases. Nē, mums bija tā, ka mēs arī pagājušajā gadā Francijā tieši to pašu darījām. Presa diezgan tāds elastīgs nosaukums. Tāpēc, ka es ar preses vesti varu gan būt starp sektorā, var teikt, roku mēs paspiest nevaram, bet pa lielam mēs to varētu izdarīt. Jā. Viņš var tuvāk pieiet dalībniekiem. Tātad tā ir kā maza viltībiņa, ko var izmantot, ja? Jā, izmanto visi? mēs pa lielam esam tā kā treneri, bet tajā pašā laikā mēs jebkurā brīdī varam aiziet uz blakus sektoru un arī ielīst iekšā tajā preses zonā, kur citi netiek klāt. Un varam paskatīties kaut ko it kā filmējot, viņi tur pieslīpējuši tā, ka nevar nolikt beņķi un sēdēt, bet mums var pieteikt, lai mēs aiziet paskatītos. Tā kā tas pat ir labāk, jo viņi tad bišķi vairāk atslāpst, nekā kad es atnāktu trenera vestē un pie viņiem tagad kaut ko tur. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Klau, bet vēlreiz atgriežoties pie tā pasaules čempionāta, tu saki, bijāt viena liela ģimene, bet kas bija tas veiksmes faktors? Ģimene Tas vien, jau arī tas bija. Tas ir pats galvenais. Jā, bet tu vinēji uz tavu produkciju vai bija vēl kaut kas? Nebija pilnīgi nekā cita. Te jau arī tas bija, ka Labi. to, ko mēs bijām izplānojuši, viss notikās 100% tā, kā mēs to bijām izplānojuši. Pirmkārt, protams, tas ir mūsu ezers. Mēs jau to zinājām, bet mēs arī bijām sagatavojušies, teiksim tā, visa tā. Es nesaku, ka arī varbūt tam ezeram manējais ir tas labākais. Viennozīmīgi nē, bet tās ir strādājušas lietas. Un tad, kad mums bija no manējā visa jāsaliek, tad mēs ringus arī salikām. Tas, kas no mūsu tā, ko mēs varam uztaisīt vislabāk strādāt, to mēs arī salikām. Un izrādījās tā, ka visi nostrādāja precīzi to, kas viņiem tika iedots, tas ir mūsējo. Neviens neko nelēkāja, nedarīja, un tas arī nesa rezultātu. Jo, protams, arī vajag uzteikt pašas meitenes, kas fiziski un morāli izturēja tās 3 dienas. Jā? Bet es jau saku, kā ģimene, Jā. ko teica, to darīja. Nebija nekādu pat skarbāku vārdu, nekas tas nebija vajadzīgs, jo vienkārši visi funkcionēja kā viens organisms. Labi. Tad jautājums tev par vīriešu pasaules čempionātu šogad. Jā. Tu biji arī treneru sastāvā. Neskatoties to, ka paķēri tur mūsu populāro vīrusu pa ceļam kaut kur, braucot uz turieni. Tas bija. Tas bija skarbi, bet vīriešiem, man liekas, ka tas ezers bija kaut kāds sarežģītāks. Tur bija lielas karpes un ļoti maz zivs vispār kopumā bija. Tajā vienā ezerā, kur es tieši atrados, tur viņš tāds specifisks, tur parasti ir tā, kad sākās sacensības, ne tikai pasaules, arī tur tās sacensības arī šādi notiekās viņiem pašiem. Tur ir parasti tā, ka sacensību režīmā tur tas ķeršanas apjoms ir diezgan švaks. Okay. Tas nozīmē, ka nedaudz atkāp no tā, ka es pats biju visu to nedēļu pasaules čempionātā, tur baļotē. Gan iz visiem treneriem tur ir parunāju visām izlasēm. Kāds kaut ko tur sāk čīkstēt, cik tad jums te īsti ir zīvis, mums tur neķērs, bet pārsāk čīkstēja tiem, kam neķērās. Ja? Un tagad es pastos vīriešu pasaules čempionātu. Tur priecājās par vienu zivi. Jā, tā arī bija. Kas tas tāds ir vispār? Ja man te nāca kaut ko te čīkstēja tie treneri, ka tur kaut kas nesot uz zivim, viņi, tā kā zivs jau tur bija un arī ķēri, ja? Tie, kas mācēja, vēl ķēri daudz. Bet kāds ir tas salīdzinājums? Ja tur noķer vienu zivu, visi priecīgi ir. Kā tas iet kopā? Mēs, piemēram, tajā mūsu ezerā, mēs jau varam pavērt un paskatīties, cik pirmai vietai bija zivis. Kur 300 kg nebija kaut kas tāds? Viņas tiešām tur nebija daudz. Es pat negribu par to baigi runāt, jo tas bija diezgan čābīgi. Nē, es te par baļot runāju, ka meitenes no Rumānijas tur vinēja. Jā, bet labi, te jautājums ir, kas notika vīriešiem? Mūsu starts, kur mēs palikām? Mēs palikām. Kuriem? 16. ja nemaldos. 16. Nosacīt varējām labāk. Kas nenostrādāja? Ja sievietēm viss nostrādāja, kas nenostrādāja vīriešiem? Grūti man tā tev tagad kaut ko ņemt. Kas? Diplomātiski. Es varētu ieslēgt klusības režīmu. Labi. Nē, ja tā Atturēsies no pavisam. komentāriem. Nē, tu vari atturēties, no komentāriem nav problēma. Ir tā, ka ja es tev tagad kaut ko stāstīšu, tad es dzējošu, jo ir lietas, kuras es vienkārši nezinu. Ok. Vīrieši izlasi formēja citi cilvēki.
lēmumus par visām barībām tiem pieņēma citi cilvēki. Ko varēja, ko man paprasīja, to es iedevu. Es zinu, ka viņi daudz ko tur pamēģināja, kaut kas tur viņiem tur treniņā bija strādājis, pārējo viņiem nebija laika. Tā kā, ja es tev sākšu kaut ko stāstīt, tad tā būs vienkārši tāda tukša muldēšana. Nē, to mēs gan gribam visu laiku. Es nemanāju par lietām, kuras mēs nezinām. Ja? Tad, ok, gribēju tikai uzprasīt, jo tas sieviešu veiksmes stāsts ir tur. Vīriešiem, teiksim tā, ja es par sieviešu viss, kas notikās līdz pēdējiem, varu pastāstīt, jo es pilnīgi pa visu esmu kursā, tad šeit tas jau nav pārmetums. Citi domās, ka es aizstāvu vīriešu izlasi, vai atkal kāds padomās, ka es tagad viņus aplieku. Es neko neaplieku, es vienkārši nevaru runāt par lietām, kuras es vienkārši nezinu. Viss skaidrs, ejam tālāk. Atbildi pieņemt. Klausies, šis ir tāds, ko mēs te esam tur ikdienā kaut ko filozofējuši, bet kur tu ar visu šito ej? Ar šito nekur. Nē, vispār, es tikai tā parādīšu, bet vispār kopumā, ja? Pa lielam es vienkārši daudz ko taispiesim, kā šitās pēlešu veidi, šie visi. Tās vienkārši, teiksim tā, tehniskās iespējas, ko manas iekārtas var izdarīt. Un daudz, kas no tā vispār nav redzēts. Lietotāji tādu nav redzējuši. Bet es vienkārši rādu, kad manas mašīnas var šito, manas mašīnas var šito, šo. Vienkārši demonstrēt cilvēkam, ko tā iekārta spēja. Te jau nav viss. Šitādi murgi nedēļā top ļoti daudz. Sagrāk vienkārši ar tiem video neaizrāvos. Tagad pēdējā laikā es esmu bišķi pieslēdzies un to civilizētāk daru. Daudz, kas sagrāk taisījās, konkrēti vienkārši klientam uztais video un aizsūta. Bet tajā pašā laikā es sapratu, es tērēju savu laiku sūtu klientam video, varbūt uz to ir arī vēl kāds klients, jo viņš jau, teiksim tā, viņš jau nepērk patentu, kad šī, piemēram, tieši mašīna, kas taisot tādu pelešu veidu pop-up, piederēs tikai viņam. Viņš nenopērk to dizainu tam izstrādājumam, rasējums, teiksim tā, ka tā iekārta pieder tikai viņam, nē. Uz kurien to visu to ej? Nekur. Es demonstrēju savas iekārtas. Vispār kopumā, kur tu redzi tālāk? Ar savām iekārtām. Tu gribi, lai tev liels koncerns nopērk? Jā, ko tu es labprāt pārdotu, jā. Jau es uz to eju. Ir interesi? Bija pat ļoti liela interesi, tikai savā laikā mans pašvērtējums man tajā laikā bija svarīgāks, un es taču nepārdošu, bet vajadzēja. Labi, bet tas nāk un iet šitie piedāvājumi, tas arī fakts. Jā. Viņš var pēc brīdi atnāk apakaļ un būtu labāks. Protams. Klausies, bet tu gribi attīstīt sevi varbūt ēsmās, vai tu redzi kaut kādas jaunas iekārtas, jo es zinot tevi, tev tās idejas, tur ir ļoti daudz, ja? Kur tev pašam ir tas feelings, uz kurien tu eji to visu? Pa lielam šī sfērā daļai jau tas notiekās jau kādu laiku un lielos apmēros. Kur tu pats eji? Es saprotu, ka tur ir idejas, bet kā tev liekas pašam, uz kurien uz to visu? Mums dotajā mirklī jau ir dastrādāti jau 3 virzieni. Ok, pastāsti. Tas ir ēsmas, kas pagaidām notiek. Negribu saukt valsti, bet ne Latvijā. Labi. Tagad sparamies iekšā. Tur jau viss īstenībā notiek Ķīnas tirgu. Tur tas viss jau ir, jau tādā, jau procesā, kad izstādē tiks jau prezentēts. Plus vēl makšķerniekiem ir viens projektiņš, kas būs tieši sportam. Uzreiz var pateikt, tas būs tieši sporta sērija, kas tieši tikai sportistiem paredzēts, karpmakšķerniekiem. Noteikti arī fīdernieki kaut ko paņems no tā. Ok, runa par kaut kas ar ēsmām saistīts? Nē, tieši ar inventāru. Ar inventāru. Ātri saliekamu. Tāds vēl nav pasaulē. Man jau 2 gadus tas viss ir sazīmēts uz komplēnā garā, kas tika gatavots. Tā ideja ir tāda, ka jebkurš karpmakšķernieks vai fīderists braucot uz sacensībām, attaisot mašīnas, paņem pāris kastes, viss saliekās kā galdi, kā atvilknes, pavadmateriāli, kur visu uzkarināt, kur notestēt peldamību. Pēc tam kastes tiek novāktas un aizbrauc prom. Tad sacensībās uzlikties, novākties, tas būs uzstelēt telceli, gults un tālāk viss makulatūra iebrauc iekšā kastēs. Okay. Tas ir zem patentiem, tālāk parādīt bildes, bet nevar. Tas viss beigsies. Tad... Bet Latvijā ražos, ja? Nē. Es vispār arī Ķīna pārāk liels preses vajadzīgs, pārāk ārprātīgākie izdevumi ir, lai Latvijā nevar nodrošināt. Bet eksportēs kā Latvijā, ja?
Latvijas. Tur tiks taisīts sagatavs šeit, visa, protams, savākšana būs šeit. Savāks kopā to Jā, produktu. vienkārši tās presformas ir kā, toj toaletēm, teiksim tā. Viņas vienkārši milzīgas, tur ne polis, ne itālis nevar pat cenu piedāvāt. Un kā jūs teicu, ne jau tāpēc, ka mums slinkums vai vairāk nopelnīt, nē. Piesim, jūs abi divi nemaksātu 200 eiro par to kasti dārgāk, tāpēc, ka viņi sataisītu Polijā vai Itālijā, ja būs tā pati kvalitāte. Ķīnā, ja labi maksā, iegūst pat īstenībā ļoti augstu kvalitāti. Okay. Vienkārši attiecīgi par to ir jāmaksā. Mēs redzam ar telefoniem, jā. Nē, bet gan, Ķīnas tirgus īstenībā diezgan sarāgrāk. Ķīna. Ķīnā ir tā, ja tu nopērci pildspalvu pa 1 centu, ko es tev stāstīju, un viņi salūst, tu zini, ka tu 1 centu samaksā viss, bet mums jau ir tas trakākais, kad to Ķīnas centa pildspalvu viss cenšas pārdot par 1 eiro. Un tad tu samaksājot eiro, un zinot, ka eiro 20 maksā kāda labāka pildspalva, un Ķīnas sūta saplīs. Atvainojos par izteicienu, bet, ja tu zinātu, ka viņš maksā 1 centu, varbūt arī saprast vispār, ka tā vienreizējā parakstu izmet ārā. Bet tagad es priekš CNC detaļas meklēju Ķīnā. Man tas Ķīnas draugs palīdzēja sameklēt. Tik augstā kvalitātē detaļas spēja uztaisīt, kur vācietis varētu vēl pamācīties. Tur attīstīts ir diezgan. Klau, visas sarunas laikā man joprojām ir radies jautājums, tu eksportē šo visu, jā? 100% eksports. Jā. Man dotie mirklī 100% eksports. Jā, vai tu vari pastāstīt, cik liels apgrieziens tas ir? Kādā, ja tu vari stāstīt? Apmēram kaut kādi 500-600 tūkstoši. Tas ir maksimālais, kas varētu būt sasniegts. Tas ir par visas iekārtas, visas barības, viss. Barības ir tikai tests. Es tur viņš vispār netirgoju. Es viņus netirgoju, neražoju. Tikai mašīnītes. Kāpēc tik maz? Tāpēc, ka tas, ko mēs dotajā mirklī darām, ir viss pilnīgs pēc pasūtījums. Mums nav copy-paste. Ja cilvēki domā reku mašīnītēm rāmi, mums nav. Mums katram blokam ir sava programmēšana, savi motoru bloki, mašīnītēm dažādiem izmēriem, savas programmas. Un mēs esam vienīgie pasaulē, kas piedāvā, ja pasūta, teiksim, tā boila mašīnīte, mēs piedāvājam ruļļus izveidot ar soli 1/10 daļa milimetra. Okay. Lai tu saprastu, ja tu gribi pēc bīdmēra, izmēru, visiem ir tur 14, 15, 16, tur 17, 18 viņi piedāvā. Mums ir 14,1, 14,2, 14,3, lai izmērs būtu pēc bīdmēra. Neviens pasaulē neko tādu nedara. Un tas arī mums paņem no to, ka mēs nespējam vienkārši daudz ražot. Klausies, tirgus lielums pasaulē. Viss pasaule nav tādas vietas kartē, kur tiedurs ar pirkstu nav mūsu produktu. Jau var pateikt pat Ķīnā. Ir mūsu mašīna. Es šito daru, esmu Gunta challengeojis uz šitiem, viņš ar tiem mašīnām, tu man tad stāstīja, ka tu esi pietiekami jau pieblīvējis. Ne visu pasauli, bet lielu daļu pasauli. Tāpēc es arī tev par tiem nākotnes plāniem prasu, jo, tev mašīnas ir iepārdotas, tagad jādomā, kas ir tie nākamie soļi. Nav gan tā. Tas ir arī, ko pārmeta daudz mūsu klienti, ka mēs esam vienīgi, kas pārāk strauji grūž visu kaut ko jaunu. Bet es tev varu pateikt savu piemēram, kad mēs kaut ko laižam, tur mums jau sen jau vēl uz priekšu viss. Mums pilnīgi viss, ko mēs līdz šim esam ražojuši, pilnīgi visas iekārtas katru gadu pilnveidojās. Pat veci produkti tiek celti, un kaut kas viņiem tiek liks klāt. Tā kā ja tu esi nopircis pat dārgāko, vai tajā pašā laikā arī kaut ko lētāko, nākamgad izstādi atbraucās, ka es vakar jāpērk jauns, jo atkal kaut kas jauns un interesants parādījies. Un bieži sanāk tā, ka īstenībā diezgan tādas svarīgas lietas tiek atrisinātas. Krāsņas tikai nenomainīja, iekārtēji, bet... Nē, mums ir tā, ka pilnīgi aiziet līdz tam, kad jau vairs nav jātur rokā, pats pastumjās ārā, pats paceļās. Tā mūsu iekārtām tā viena no tādām vēl pozitīvām lietām ir ergonomika, kur neviens nepiedomā. Ergonomika mums ir noteikums numur 1, visam jābūt mazam, kompaktam un viegli lietojamam. Lai mēs nomainītu pat izmērus, mums iekārtām vispār skrūgnieži nav vajadzīgi. Bija vienā vietā, kur bija jāizmanto skrūgnieži, kas bija vienīgais. Mēs pat to esam tagad atrisinājuši. Pa lielam tev nekāds instruments nav vajadzīgs un viss notiekās. Varu pastāstīt vēl vienu, kas ir man, protams, negatīvais visā šajā pasākumā, lai saprastu, kad mēs runājam par Rolls Royce. Reklamācijas man ir apmēram pa 2 gadiem viena.
Un tas arī ir tas, kas tagad to manu iespēju nopelnīt ir gaužām samazinājis. Jo tās iekārtas lielās rūpnīcās strādā. Neplīst. Neplīst. Tik tiešām viņas neplīst. Šad tad kaut kāds frekvenčnieks nobeidzās, tur kondiķi, ja? Bet pa lielām viņas neplīst. Vajadzētu kā autiņiem 5 gadus pabraukā sāk izplīst. Jā. Protams. Klausies, bet paturpinot varbūt par šo pašu, tāds noslēdzošs jautājums par tiem plāniem. Kad boilijas lēba būs pieejams lielākajos karplauktos? Ir runa par lielākajiem, es domāju, veikaliem pasaulē, Eiropā, visur. Daudz kas jau ir pieejams, bet ne zem boilija lēba. Nē, runa ir par boiliju lēbu. Nīderlanda kā ar boiliju lēbu, vienalga kādu to juridisko vienību nosauc, te ir runa par šo brīnišķīgo, smaržīgo konfektīšu, kā es daži fīderisti viņus sauc, redzam, smuki nobrandots. PVD numurs mums jau ir aktīvs, jā. Tas mums ir. Un, it kā gatavojamies oficiāli, teiksim tā, iet tirgu ārā nākamajā vasarā. Strādāts tiek pie noformējuma, pie pakām, bet uzreiz var pieminēt, kad ir jau to darām ne Latvijā jau. Bija vienu brīdi Latvijā testam uzrauts. Vienkārši īrējām telpas. Daudz to nezinu. Vienkārši diezgan apjomīgi. Mēs pamēģinājām vienkārši 2 nedēļas, cik mēs varam saražot. Diezgan mēs spējām. Bet tas bija, lai saprastu, kas ir vajadzīgs. Kapacitāte, jā. Jā, un cik to visu var izdarīt. Bet problēma jau ir cilvēkos. Tas viss jādara. Viennozīmīgi. Komanda ļoti svarīga šajā gadījumā. Ceļš marketings un vispārējais, jo tā konkurence varētu būt nenormāla. Neiedomājama. Visi tur sen gadiem tur savējos brānus atstrādājuši, bet ja ar to produkciju tu sāc ķert un tev ir ko pastāstīt, teiksim, pasaules čempionāta tituls, tur ir ko iepakot iekšā visdrīzāk. To, ko tu tikko paņēmi rokā, šis arī bija tas, ar ko tagad tika vinnēts. Ne ar manu. Nē, tas ir ar manu, bet ar šāda veida. Tas tika vinēts. Kas ir metodas pasaules čempionātā tika vinēts? Jā, šito te veidu. Tev vajag, kādu sēriju uztaisīt tava dāmu. Par godu dāmu uzvarām, zelta vai... Jā, mums jau ir tagad uz izstādi braucot... Nav uzlīmīts. Nav uzlīmīts, jā. Tur ir ar uzlīmīti jau. Nē, to mēs tagad pielabojam, tā kā mēs tev runājam. Izlaboju to? Nē, tā uzlīmīti jau īstenībā, tas jau arī bija tikai pirmais uzmetums tāds, kā tam iztīties. Tas vēl nebija dastrādāts. Demo. Jā, tagad jo oficiāli viņš vēl nav nopērkams nekur. Viņš pagaidām tiek slīpēts. Viss kaut kas. Okay. Labi, tad nākamgad kaut kad varēs. Kaut kad būs jāparādīsies, jo karpu tēmā ir daudz. Es domāju, ka vairāk arī sākumā mēs varbūt pat arī uz kaut kādiem flatiem feederiem arī koncentrēsimies, jo tās boilas daudz taisa. Arī daudz paši kaut ko mēģina, bet, diemžēl, šī jomā, kaut kādā tur tajos sīkumiņos, jo karpmašķernieki ir viena daļa. Tagad jau ir tas tirgus izlaists, kad arī šos mazos, ko flat feeder izmanto arī karpinieki. Protams. Man ražojot šādi ir izdevīgāk, jo es nosadzu lielāku kontingentu, nekā tikai koncentrējoties. Klausies, tā nobeidzot, mums parasti tāds brīvais jautājums, ja? Tad mēs tev sazinājāmies, es tev prasīju, klausies, par ko tu gribētu pats parunāt, ja? Tu man iemet vienu tēmu, teici, ka tu esi gatavs par vairākām tēmām parunāt, un viens no tām tēmām bija par Amerikas prezidentu vēlēšanām. Jā. Kāds es kaut kā Baltijā tas palika, es teiktu, klausies, varam mieglīgi pacelt šo jautājumu, pastāst, Pēc tā tik ļoti sāp vai rūp? Nē, tas bija tieši tas, kas man it kā vismazāk interesē. Mēs runāsim par Amerikas prezidentu vēlēšanām, tu kaut ko gribi pateikt? Es domāju, ka mēs to nopasēsim vienkārši. Labi. Bet īstenībā, tad es tev dotu iespēju, varbūt tu vari pacelt jebkuru citu tematu, kas tev liekas aktuāls. Tēma ir vienkārši, ko mēs varam šeit arī klausīsies, tāpat arī karpinieki, ko jau mēs lai apspriedām, viss ir vienkārši. Latvietim saldākais ēdiens, to mēs visu ļoti labi zinām. Šeit ir tas kontingents tāds, ka citi piekrīt, kas notiek, citi nepiekrīt, kas notiekās. Es ieteiktu jebkuram padomāt, vienalga labvēlim, nelabvēlim,
pirms kaut ko runā, padomāt sev dvēselītē, cik tu tam esi izdarījis. Jo, ja neko nedara, runāt mēs varam visi. Un, protams, nozaņķēt citu izdarīto, tas ir ļoti vienkārši. Bet ņemat, darat un pastīsimies, kas no tā iznāks. Jo labāk ir kaut ko darīt, nekā aprunāt citus. Jā, labs. Bet tā jau runā darbi. Jā, bet tā jau arī ir. Skaidrs, ka nekad nebūs tā, ka mēs varam piekrist visam, kas arī notiek. Skaidrs, ka nē, katram kaut kas nepatīk. Jā. Bet pirms tu kaut ko kādam tur aizrādi, krata pirkstu, pamēģini kaut ko pats izdarīt tajā jomā. Super, es domāju, ka tas attiecās uz ļoti... Bet tā jau arī ir. Viss ir elementāri. Viennozīmīgi. Tev kaut kas nepatīk, paņem to lietu, labi, paņem savās rokās un izlabo. Parādi, kā jābūt savādāk. Runāt, ja mēs te visi tajā, tad jau nekas nav labi. Klausies, tēmu pieņemt. Paldies. Šitas bija labs. Jā. Klausies, es domāju, mēs esam pietuvējušies jau ātriem jautājumiem. Jau klauvē. Jau klauvē pie durvīm, jā. Tad autors jautājums, tu droši vien zini, kas tie mums ir. Ja? Tad divas atbildes, vienu izvēlies, bet jāšauj uzreiz ir. Ja? Renāri, tu var sākt. Es sākšu. Amūrs vai spugulini? Raudiņi. Nē, viens no diviem. Tad pārkāpta noteikumus. Mums te jāievēro koncepts. Labi, spoguleni, jo ir tabļetka tāda. Klausies, to, ko mēs varbūt nepieminējām sarunas gaitā, Gunts arī ir savā laikā ražojis augstas jaudas gaisa ieročus. Tad man jautājums par šo tēmu. 17 vai 12 džouli? Atļauts Latvijā ir 12. Tas tikai 12, jā. Jā, 17 tev vajag atļauju. Es zinu, tas ir pilnais ierocis. Jā, jo pants ir tieši tāds pats kā pa šaujam ieroci. Tieši tāpēc arī prasīšu te jautājumu. Ok, labi. Sisi Mūru, vai par izlasīju? Sisi Mūru vai Dudi Beits? Ātrais jautājums. Čik. Laikam jau Sisi Mūru, jā. Labi. Baļot vai kintai? Baļot. Vafteris vai boila? Vafteris. Pieņemts? Gunta pieņemts. Paldies tev, ka ieradies pie mums. Tev plāni ir daudz un lieli, un galvenais, ka tev idejas ļoti daudz. Tāpēc mēs tev kā kārtīgam, arī makšķerniekam droši ņem. Tas ir visiem mūsu viesiem, mēs dodam, lai... Jā. Es teiktu tā, zedz zebaiti. Super, paldies, ka atnāc, un mēs tev novēlam tiešām, lai tev izdodas, vismaz, ja tev izdosies daļu no taviem plāniem, tad jau būs labi. Jā. Plāni ir vēl vairāk, bet izdosies jau tikai vispār maziņš nebulītis no tā. Tieši tā, un to mēs arī novēlam. Un man prieks arī mūsu skatītājiem, klausītājiem parādīt, ka Latvijā arī šāds lietas tiek eksportētas. Tas tā kā, diezgan izskatās augstvērtīgs produkts, pievienoto vērtību, diezgan liela lieta. Paldies, Gun, ka atnāc pie mums. Un uz tikšanos pie ūdeņiem. Jā, paldies jums arī. Copēs frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvence.